Jaunākie lolojumu dzīvnieku labturības noteikumi izvirzījuši stingrākas prasības pret četrkājaino mīluļu drošu pārvadāšanu automašīnā. Pirmkārt, sunim ir iespēja būt piesprādzētam pie iemauktiem. Tas ir droši vien ļoti svarīgi pateikt, ka nekādā gadījumā tas sprādzējumais, ko mēs iesprādzējam, tur, kur ir drošības josts šis te sprādze, mēs nekādā gadījumā to nepiesprādzējam pie kakla siksnes, jo tas viennozīmīgi ir daudz bīstamāk nekā no suņa veselības un drošības viedokļa. Nākamais variants ir suņa pārvadāšana atsevišķā nodalījumā, piemēram, universāļa džipa vai pasažieru furgona bagāžniekā. Atdalīts vai neatdalīts, par to droši vien ir interpretācija, bet MK noteikumi nenosaka kaut kādu speciālu risinājumu. Ir pateikts, ka ir jābūt nodalītā no salona bagāžas nodalījumā. Likums paredz to, ka ja tev ir automobīls, kuram kravas nodalījums, kā universāla tipa vai hatchback tipa automobīls, kur kravas nodalījums ir atdalīts ar sietu, tad faktiski tas suns vai tas mājdzīvnieks var atrasties bagāžas nodalījumā arī tādā veidā. Nav jābūt pat sadursmei, vienkārši pietiek straujāk nobremzēt vai kaut kādu manevru, kad dzīvnieks, ja viņš nav piefiksēts kaut kādā veidā drošībā, tad tas ir lidojums pa salonu un skaidrs, ka ļoti laba iespēja vai ļoti liela iespēja gūt kaut kādas traumas. Tāpēc mums ir risinājumi no Traval, kas ir speciāli automašīnām paredzēti konkrētiem modeļiem un markām. Šeit ir izvietots gan šis te aizsargros, un klāt jūs varat pievienot šo te atdalošo barjeru. Artūra Škutāna ieskatā nodalošās sienas ir labākais risinājums lieliem suņiem. Ja suns jums ir lielāka izmēra, pirmkārt, un otrkārt, ja jūs vēlaties tomēr savu šo vietu priekš suņu pārvadāšanas saglabāt daudz brīvāku, daudz ērtāku un neaizpildīt visu bagažnieku ar šādu krātiņu. Otru sekcijas pusi var izmantot bagāžai vai otram mazāka auguma sunim. Šajā gadījumā suns nav vēl papildus jānostiprina, tāpēc, kad ir šī atdalošā barjera no bagažnieka nodalījuma uz salonu, un papildus vēl drošībai ir šis te sadalošā barjera. Viņu pēc vajadzības ir iespējams regulēt. Tehniski sarežģītāks un dārgāks risinājums ir atsevišķs būris. Risinājumi ir, manuprāt, visdažādākie, sākot no drēbes vai tāda viegla materiāla būra, beidzot ar metālisku būri. Atkal ir ļoti svarīgi, manuprāt, ka jūs izvēlaties tam savam sunim tieši atbilstošāko risinājumu, jo, protams, tas ir kaut kas jauns. Visiem zināmais ražotājs Thule arī ir sācis ražot šos te dzīvnieku būrus. Pieejami ir 5 dažādi izmēri. Šis risinājums ir universāls. Tomēr tas nebūs īsti piemērots izteikti lieliem suņiem. Manuprāt, šis risinājums varbūt nebūs paredzēts suņiem, kas ir liela izmēra, bet ja jums ir dzīvnieki mazākā izmērā, tad pilnīgi noteikti šādu risinājumu var izmantot. Būra izmēru šeit vajadzības gadījumā var mainīt. Šeit mēs varam redzēt, ka šo te garumu būrim arī ir iespējams pielāgot jūsu automašīnas izmēram, lai viņš perfekti ietilptu tieši jūsu bagažniekā. Šis būris gan ir jānostiprina automašīnas bagažniekā, tam ir speciāli paredzēts arī troses. Šeit ir atverams durtiņas kopā ar amortizatoru, varat ieklāt savu paklājiņu, suni droši ielikt un papildus drošībai ir iespējams arī aizslēgt. Ir vērts pieminēt to, ka šeit arī otrā pusē ir speciāls attaisāms durtiņas. Pirmām kārtām, lai kaut kādā negadījumā brīdī ir iespējams arī attaisīt šo te krātiņu no priekšpuses. Un ir pat vēl piektais variants, kad suņi tiek pārvadāti, bet tas vairāk, manuprāt, attiecās uz tādām izstāžu lietām un tā, ka pārvadāti tiek atsevišķā piekabē, kurā tiek nodrošināta ventilācija un apgaismojums, tās minimālās labturības prasības. Tā kā ir iespēja izvēlēties tai situācijai, kas jums ir tajā brīdī nepieciešama. Šāds pārvadāšanas variants drīzāk attiektos uz audzētavām vai pajūga suņu entuziastiem. Ikdienā ar 1 vai varbūt 2 ķepaiņiem pārvadāšanas palīglīdzekļus ieteicams izvēlēties pēc situācijas. Ja mēs braucam īsā braucienā tepat uz veterināro klīniku, man brauc līdz viens suns, tad es viņu visdrīzāk uzlieku iemauktus, piesprādzēju, viņiem patīk braukt salonā, viņš brauc un jūtās labi, manuprāt, pilnīgi drošs risinājums. Ja mēs braucam starp valstu, starp pilsētu garākos ceļos, beigās uz laukiem, tad es izvēlos būri, kas ir ielikts bagažniekā, respektīvi, kurš ir tur pietiekami nofiksēts. Tas ir viens variants, vai būris, kas ir salonā un arī kas ir nofiksēts.
Kopumā tā ir laba iniciatīva, un es teiktu, ka, ja mēs par to padomāsim, tā kā mēs arī kādreiz bērnus vizināja mašīnā, sazin kā, ja? Bet tad tomēr tas ir iegājies normāli, ka mēs viņus piesprādzējam, ir bērnu sēdeklīši un citi labi risinājumi. Un tas pats attiecās pilnīgi noteikti arī pret mājdzīvniekiem.